Sanda mums ir no Preļiem, un viņa ir abrīnojama sieviete, 3 bērnu māte. Un viņas spars un jauda, kādā veidā viņa pacēla Preļus kājās, ir abrīnojams. Sanda padalīsies ar savu pieredzi, kā kopiena cīnās. Un vērojot Sandu, jūs ievērosiet, ka jūs arī varat tāpat. Viņa ir vienkārši cilvēks no Preļiem, kura saprot, ka viņi to negrib. Vienkārši ceļas kājās un dara. Lūdzu, Sanda. Labs vakars visiem. Lai tie cilvēki arī, kas nav no Latgales, es runāšu latgaliski. Latviski atvainojiet, nevis latgaliski, jā. Jo man gribas šo te iedvesmu un informāciju pateikt visiem Latvijas cilvēkiem. Ne tikai mums latgaliešiem, bet jebkurā gadījumā mēs esam atvērti, gan latgalieši viens otram palīdzēt un palīdzēt visai Latvijai, visām kopienām. Un tieši par to es arī runāšu šodien, par to pieredzi un tām paralēlēm sabiedrībā, kas šobrīd notiek visā Latvijā. Šī VS invāziju afēra man ir sniegusi iespēju satuvināties ar daudziem pagastiem, novadiem Latvijā tieši caur šīm kopienu aktivitātēm. Un kad visā valstī mēs redzam šo VS invāzijas haosu un cilvēku tiesību ignorēšanu, tad tā ir. Cīnītāji nāk laukā no miera mekas un ļoti labi apzinās, ka nav tāda laimes lāča, kas to izdarīs darbu mūsu vietā. Nav tāda laimes lāča, kas visu sakārtos un aizstāvēs iedzīvotājus. To varam izdarīt tikai mēs paši, iedzīvotāji. Neskatoties, kur mēs strādājam, kas mēs esam, kāds mūsu vecums ir. Mēs visi patiesībā esam līdzvērtīgi, vieni, un mums ir vislabāk jāapzinās to, ka mēs esam tā visas Latvijas vislielākā vērtība. Mēs cilvēki, jo jebkura valsts pastāv tikai tad, kad ir cilvēki. Un mūsu Latgales Preļu novada iedzīvotāju kopiena ir cilvēki, kuriem rūp mūsu zeme, vieta, nākotne. Un jau dažus gadus iepriekš bija izveidota tāda kopēja saziņas grupa, kur mēs apmainījāmies ar kopīgām interesēm vai kaut kādām raizītēm. Un šī gada sākumā, tā kā daudzās vietās Latvijā, pēkšņi uzzinot par VS būvniecību blakus Preļu pilsētai, 3 ciematiem, ļoti apdzīvotai vietai, iedzīvotāji saprata, ka nepietiks ar to, ka mēs tikai šajos sociālajos tīklos paudīsim savu neapmierinātību un protestu. Ir jāiet šis juridiskais, likumiskais ceļš un jāaizstāv sevi. Un dedzīgi apspriežot šo VS iespējamo būvniecību, izkristalizējās tas, ka kādam ir jāuzņemas to sākt darbu un salikt kopā to visu, kas mums rūp, un būt par bāku sarunās ar valsts iestādēm un pašvaldībām. Un jebkurā vietā, kur jums aktualizējas šī VS būvniecība, tas ir pats sākums. Jums ir jāsaprot, un kādam ir jābūt tam cilvēkam, kurš pasaka jā, es būšu tā bāka, es būšu tas cilvēks, kurš runās tālāk daudzu cilvēku vārdā. Tāpat kā šobrīd arī aiz manis stāv ļoti daudz cilvēku, un tas nav tikai jau vairs stāsts par vienu VS riebiņi, tas ir stāsts par VS Prīkuļi, VS Nīdzgale, un arī šobrīd es jau varu arī teikt tā, ka, protams, ka mēs esam vienoti Latgalē, tas ir stāsts arī par Līvāniem, par Rēzekni un citiem visiem novadiem un pagastiem. Un, tādējādi es esmu tas publiskais tēls sanācis un apkopojot visu situāciju tieši par šo riebiņi, VS sākotnēji mēs sākām, un es arī iesaku ikvienai kopienai sākt ar to, ka rakstiet vēstuli valsts struktūrām un noteikti pašvaldībai, un kurā jūs analizējat būtiskākos argumentus pret savu vēja fermas potenciālos būvniecību un pamatojiet tos ar zinātniskiem pētījumiem, analizējat attīstības programmu, jo noteikti pašvaldībai ir jāzina jūsu viedoklis, jo viņš savādāk nemaz to nevar uzzināt. Un tas arī stiprinās pārliecību pašvaldībai, kā viņiem rīkoties. Jo tā arī ir, pašvaldība strādā cilvēkiem. Tā tad arī viņiem ir jāiet līdzi tam cilvēku kopumam,
kas mums demokrātijā ir vairākums, un ja viņi saka, ka nē, mēs negribam un to pamato, kaut vai arī es uzskatu, ka pamatojums, ka cilvēks vienkārši pasaka, ka nē, es nevēlos sev pie mājas šādu vēja fermu, ir pietiekams pamatojums. Ko vēl var pamatot, ja cilvēks jūtas slikti? Un ja mēs ejam uz to, ka visas šīs attīstības stratēģijas iet uz cilvēka labbūtību un visu labo, tad kādā veidā vēl kāpēc mums ir jāpamato? Mēs jau slikti jūtamies no to, ka mums to uzspiež. Tas ir ļoti liels arguments, manuprāt. Šī vēstule, ko mēs uzrakstījām, bija ļoti gara, pilna ar pamatojumiem, un ik viens iedzīvotājs bija aicināts to parakstīt. Mēs izvēlējāmies, lai šīs paraksti būtu manuāli. Tas arī nodrošina to, ka tiešām to paraksta cilvēki, kas dzīvo šeit uz vietas, un lūdzām vēl parakstīt arī to 8 eksemplāros. Tas, laikam, bija trakākais, jo cilvēki daudz noelasās un visus datus 8 reizes pierakstīt, bet bija arī tādi, kuri pateica nē, jo tik daudz nevarot rakstīt vēl, bet cilvēki, tas nav tikai stāsts par mani, bet šeit tieši arī parādījās šajos parakstu vākšanā tas mūsu kopienas lielais spēks un katra iesaistītā cilvēka deksme darboties kopā, paveikt šo lielo darbu. Un vairākās vietās, pagastos, pilsētās bija tik daudz brīvprātīgo cilvēku, kas rūpējās par parakstiem. Un es gribu teikt viņiem visiem milzīgu paldies tiem, kas ļāva uz savām mājām, veikaliem, darba vietām nākt ik vienam un parakstīties. Milzīgs paldies ikvienam, kas gāja pa dzīvokļiem, brauca pa viensētām, informēja cilvēkus, stāstīja un skaidroja un neuzspieda. Tikai tad, ja vēlējās cilvēks, viņš arī parakstīja šo kopienas iesniegumu. Un tādā veidā 4 dienās, jo mums bija ļoti limitēts laiks, mums nebija laika vairs daudz, 4 dienās mēs savācām kopā 1221 parakstu. Tas ir ļoti daudz, koncentrēti. Un, protams, bija arī tādi cilvēki, kas lūdza, vai var uzgaidīt, vai es varu pirmdienā parakstīt, jo viņš nav uz vietas, un žēl, ka pie viņa neienāca, žēl, ka neiebrauca. Bet patiesībā tas stiprināja vēl lielāku pārliecību, ka iedzīvotāji ir pret šādu būvniecību un pret to, ka viņu intereses un tiesības tiek nonivelētas. Tad mēs to visu vēstuli, tos 8 oriģinālus un vairākas kopijas, jo tās iestāžu bija ļoti daudz, kurām sūtījām, lai tiktu sadzirdēti katrā administratīvajā iestādē, kura kaut ko lemj par šīm vēja fermām. Mēs gan vedām, gan sūtījām šīs vēstules valsts prezidentam, ministru prezidentam, Saeimas priekšsēdētājām, ministrijām, iestādēm, pārvaldēm, tiesību sargam, arī pašam ieceres bīdītājam Latvenergo, jo arī mēs gribējām, lai viņi redz tiešām, ka mēs esam pret, un arī, protams, pašvaldībai. Pārsvarā, laikam ar to mēs arī tā kā sapratām, ka varētu tā būt, bet reāli saskārāmies ar to, ka pārsvarā no valsts iestādēm atbildes bija formālas, un atbildību novirzošas uz citām iestādēm, ministrijām un it īpaši pašvaldību. Tā kā, lai mūs nomierinātu, iemidzinātu, ka pašvaldība būs tā, kas lems. Ja? Un kā mēs redzam, nevienmēr tas tā ir pēc likumdošanas, bet te atkal ir tāds akmens valsts iestāžu dārziņā, šādā veidā atbildēt cilvēkiem un izrādīt tādu necieņu pret cilvēkiem. Un no pašvaldības gan iepriekšējās mēs gaidījām atbildi ļoti ilgi, 5 mēnešus, un pēc 2 sūdzībām varam un tiesību sargam mēs saņēmām īsu formālu atbildi. Diemžēl iepriekšējā pašvaldības vadība nevēlējās uzklausīt un nebija par iedzīvotājiem, tāpēc arī ir saprotams, ka tā šāda attieksme bija, bet esam šobrīd kā kopiena izdarījuši savu darbu un esam gandarīti, ka jaunā pašvaldības vadība ir par iedzīvotājiem un to vajadzībām un izsaka arī šo interesi un vēlmi rīcību būt cilvēku pusē. Tā kā šai kopienai šeit arī parādās tas spēks, jo ja mēs atveram acis paši sev, atveram acis arī uz attieksmi pret pašvaldību, mēs tomēr, lai arī vienreiz 4 gados, bet tomēr varam kaut ko mainīt un mainīt par labu mums.
Un tas arī norāda to, ka pašvaldības arī to sāk saprast, tie darbinieki, ka ar mums ir jārēķinās cilvēkiem. Jo, kā jau es vienmēr arī to saku, pašvaldība ir domāta cilvēkiem, nevis otrādi. Un līdzīgi kā mēs esam šo ceļu gājuši līdz tam brīdim, tāds ir bijis arī citām kopienām, piemēram, Užavā, Pāvilostā, kur pašvaldība arī nav vēlējusies būt kopā ar saviem pamatīdzīvotājiem, bet arī nesenās vēlēšanas situācija ir mainījušas. Un ikviena kopiena, kura darbojas, gan tā kā tikai kopiena, ir tādas, kuras dibina biedrības, saprot arī to, ka ir jācīnās galvenokārt pašiem. Un ikvienā kopienā, vai tā būtu Ēdolē, Prēļos, Nīcgalē, Pāvilostā, Džūkstē, Tukumā, Užavā, Cēsīs, iedzīvotāji arī turpina šo juridisko ceļu, raksta vēstules ar zinātniskiem pamatojumiem, apstrīd ietekmes uz vidi novērtējumus, apstrīd tehniskos noteikumus, atzinumus dažādās institūcijās. Un tas ir tas ceļš, ko cilvēks, kopiena var izdarīt. Protams, šo te ceļu visu var darīt katrs individuāli, jebkura fiziska persona, bet ir lielāks daudz svars, kad to dara kopiena vai biedrība. Un ir ļoti liels prieks, ka tomēr esam mēs visā Latvijā gudra sabiedrība, kura aptur nelīkumīgus procesus, tiek ierosinātas administratīvās pārbaudes tehniskajiem noteikumiem, kā Prēļos, Užavā, tiek apturēts un noteikts, ka jāpārstrādā ietekmes uz vidi novērtējumi, kā tas notika Ēdolē, Pāvilostā, Tukumā, un arī tiek apstrīdēti detāli plānojumi, kā tas notiek Popē. Un ir prieks arī, ka apstrīda un savus argumentus sniedz arī pašas pašvaldības, vai pat iestājas arī dažādas tiesvedības. Protams, tā ir mūsu pašu pieredze arī turpmāk būt visiem kopā ļoti stipriem un jaudīgiem un būt par pusi juristiem. Nevienmēr, protams, tās tiesvedības vai apstrīdēšanas ir rezultatīvas tik ļoti, kā mēs gribētu, bet tas dod mums iespēju un laiku atkal saprast vēl kaut ko, atkal savākt vairāk informācijas un arī vairāk parādīt savu protestu. Tas ir laiks, kuru mēs iegūstam šādā veidā. Un te ir jāsaka tā, ka ikvienā kopienā iedzīvotāji saskarās, ka nevar uzticēties, piemēram, valsts vides dienestam, jo, piemēram, arī man ir tāda pieredze, man darbinieks centās ieskaidrot to, ka tā nav, ka nav izpildītas visas prasības ietekmes uz vidi novērtējumā, un tāpēc tehniskos noteikumus izsniegs pēc dažiem mēnešiem. Esiet mierīgi, nē, viss ir kārtībā. Ja? Bet mēs vienalga cītīgi sekojām līdzi notiekošajam, un jau pēc nepilnām 2 nedēļām tika izsniegti tehniskie noteikumi. Tā ka es iesaku ikvienam būt ļoti modriem. Un arī saskārāmies arī ar to, ka vairākās došanās uz klimata un enerģētikas ministriju var būt vilšanās, kur ministrijā centās mūs iemidzināt, kamēr paralēli veica darbības pret iedzīvotājiem, lobējot vēja fermas. Tieši tāpēc arī visur un ikvienai kopienai ir jāpatur prātā, ka ne katram, kas it kā sākotnēji ir tik labvēlīgs pret kopienu, ir par to. Tikai mēs paši varam būt par sevi un savām tām vērtībām. Ņemot vērā visu lielo kopienu, kas tagad ir sāktivizējušās tieši šajā jomā, vēja fermu jomā, ir kopienas, kuras ir radošas, un tās organizē protesta akcijas, veido mākslas performances, kā Pāvilostā, piesaka protesta mītiņus, kā Užavā, dāvina dažādas dāvanas ar nozīmi, kā tas ir Tukumā, kur tika atvests zārks. Katra šī iedzīvotāja saime dažādi cenšas iekustināt pašvaldību pirmkārt, valsts pārvaldes iestādes, prezidentu, lai beidzot šīs institūcijas sāk rūpēties par saviem iedzīvotājiem un dzirdēt, ko viņi saka. Arī, kā mēs zinām, juridiskā jomā cilvēka tiesības ir augstāk vērtējamas nekā uzņēmuma tiesības. Diemžēl izskatās, ka šobrīd valsts pārvalde ar savu rīcību to ir aizmirsusi. Un mēs kā kopienas vienkārši atgādinam un noliekam atpakaļ visu vietās tā, kā tam būtu jābūt. Cik ātri tas notiks, tas viss ir atkarīgs no mums pašiem. Cik daudz mūsos būs tās jaudas un spēka un radošuma beidzot pie viņiem arī pieklauvēties.
Kopumā jāsaka tā, ka cilvēku sapratne par vidi, dabu, kultūras vērtībām, to veselu garīgo un fizisko ķermeni ir tā apvienojusi tos cilvēkus tajā kopīgajā spēkā, kur ir šī tā vērtība saglabāt savu vidi tīru, sargāt savus īpašumus. Un Vēja fermas patiesībā ir tāds interesants precedents, jo tas patiesībā ir tik ļoti saaktivizējis cilvēkus un cilvēku kopienas, viņš ir savā ziņā apvienojis viņus. Un tad, kad mēs esam, kā saka, viens nav karotājs, bet tad, kad mēs apvienojamies visi kopā, tad arī izaug šis lielais, milzīgais spēks. Un, protams, ka bez šīs vienas problēmas, kas ir, kopienas saņem arī pietiekami daudz cilvēku uzticības citos jautājumos, un paralēli pamazām tiek risināti arī citi tai vienai pašvaldībai svarīgi sabiedriskie jautājumi. Un tad sanāk tā, ka mēs saprotam to, ka tā kopienai nav tikai vairs jautājums par šo vienu problēmu jautājumu, bet ir jāceļ trauksme arī par kaut kādiem citiem jautājumiem. Un tas arī parāda to, ka ir šis spēks kopienai, un ja kāds atļaujas būt drosmīgs un spēj uzņemties to publisko informētības lomu, šo neērto jautājumu uzdošanu, tad jūs arī izveidojat šo te savu spēka vienību. Un nepietiek jau arī tiešām ar to, ka mēs izsakam savu sāpju publiskajā telpā. Ir jābūt ikvienam gatavam rakstīt un pārstāvēt savas likumiskās tiesības juridiskā ceļā. Reāli, parasti kopienās tie ir cilvēki, kas apkopo un rada šos dokumentus, ir no 1 līdz 4 cilvēkiem. Tie ir cīnītāji, tās ir personības, bākas, kas ar savu lielo spītu turpina cīnīties, pašizglītoties, rakstīt un aizstāvēt. Pārējā kopiena, šeit ir tā, ka katrs cilvēks no savas skatu punkta vērš uzmanību uz kādu konkrētu lietu. Un tas viss kopumā tad tiek apkopots. Ja, piemēram, saistībā ar Riebiņu Ves mums bija jautājums, ko tad mēs gribam uzdot, lai izpētītu. Viens cilvēks pasaka vienu domu, ideju, otrs otru, katrs pasaka savu interesējošo sāpi, un beigās tas pārvēršas par lielu un apjomīgu dokumentu. Un nopietnu lietu, ko ir jāņem vērā šim Vēja fermas izstrādātājam, un kuram ir jāpamato un jāpaskaidro, kāpēc un kā viņš to redz, kas notiks ar dabu, kas notiks ar gruntsūdeņiem, kas notiks ar mikroplasmasu gaisā un tā tālāk. Būtiski kopienās ir tas, ka šie cilvēki spēj darīt, un tad arī patiesībā, ja ir šie tādi darītāji, tad arī pievelkas klāt citi. Viņi atbalsta, parāda savu nostāju un paliek arī daudz drosmīgāki. Un prieks, ka ir pašvaldības, kuras arī apzinās iedzīvotāju vērtību un tos vajadzības un labbūtību, kā piemēram šobrīd mēs redzam Līvānu, Pāvilostas, Ēdoles, Tukuma pašvaldības. Un, kā saka, un es pievienojos arī Sandrai, Pāvilostas kopienas pārstāvēji, kas ir izveidojusi informatīvo bāzi Pretvējš. Viņa arī atgādina pašvaldībām un saka, mēs kopienas ar jums nekarojam, bet pastāvam uz to, kas mums ir svarīgs. Tās ir vērtības, mīlestība pret dabu, vietu, vidi, un tas arī dod šīs vērtības un mīlestība to deksmi dzīvot un cīnīties, nevis eksistēt. Tāpat sarunās ar Beātu no Ēdoles, viņa uzsver to, ka lai nu kā, bet mēs cīnīsimies un iesim līdz galam. Ir vai nav atbalsts no pašvaldības, ir vai nav milzīga kapacitāte un finanses vai laiks, tas patiesībā nemazina cīņas garu. Tas vienkārši ieslēdz mūsos radošumu un vēl lielākas mūsu spēju resursus, kas ir cilvēkos un ikvienā, ko jūs varbūt pat tāpat vien dzīvojot, nemaz neesat atklājuši sevī. Un vairāki kopienu līderi, ar kuriem esmu runājusi, piemēram, Sandra no Pāvilostas, kura cīnās jau gandrīz 2 gadus pret Ves, Dzintra no Užavas, kura cīnās jau 25 gadus, jo viņiem tur sāka celt pirmās vēja elektrostacijas, Beāta no Ēdoles, Ilze no Augšdaugavas novada,
Evija no Tukuma, Kaspars, Žanete, Andris, Roberts no Cēsīm, Velga no Kurzemes uzsver pašu būtiskāko. Uzturēt sevī to cīņas garu, atbalstīt arī citas kopienas un nepadoties. Bieži vien šie cilvēki apzinās to, ka tā ir tāda kā misijas sajūta, ka tas nozīmē, ka tu vairs nedrīksti atkāpties. Un ja jūs savā kopienā dabojat šādus cilvēkus iekšā, tad jūs varat būt pārliecināti, viņi tiešām ies līdz galam. Un viņi palīdzēs jums, visai kopienai, izdarīt to smago, milzīgo darbu. No savas puses varu teikt to, ka, ja mēs padosimies, tad garantēti, tiešām garantēti zaudēsim visu. Tīru dabisku vidi, mežu, bagātības, jūras, krāšņumu, krastos, ainavu, īpašumus, pašnoteikšanos, savu un dzīvotnes veselību un labbūtību. Līdz ar to mums nav ko zaudēt, cīnoties, un patiesībā jāsaka tā, ka cilvēks, kurš apzinās, ka viņam nav ko zaudēt, tas ir visbīstamākais un neparedzamākais cilvēks pasaulē. Jo šeit tieši izkristalizējas tās vērtības, kas stāv augstāk par naudu un varu. Un kā mēs redzam, pēc lielās aktivitātes, kas Latvijā notiek cilvēkos, mūsos ir tomēr pamodusies šīs te īstās, patiesās vērtības cilvēkos, kas nav nauda un vara. Un mēs ieraugam un gribam, lai mums šeit dzīvotu mēs paši, mūsu bērni, mazbērni. Mēs gribam saglabāt šo skaisto unikālo valsti. Un patiesībā tā ir milzīga, milzīga vērtība. Un ir prieks patiesībā, ka cilvēki ir sakurināti un viņi arī parāda savu nostāju un spēku. Un, jā, cilvēki Latvijā var apvienoties ne tikai kopīgām dziesmām un dejām, bet viņi var arī apvienoties situācijās, kas nav pozitīvas. Kas, ja notiks bezdarbība, novedīs mūs pie iznīcības. Un tā tas arī šobrīd notiek. Cilvēki to apzinās un viņi arī pretojas tam. Un patiesībā šī afēra un valsts radītais haoss ir ierosināja cilvēkiem tik tiešām ļoti mobilizēties, apvienoties. Un šeit runa nav vairs par pagastiem, bet šeit, kā jūs arī šodien jau redzējāt, šobrīd, ka tējas pauzē, šeit runa iet jau par to, ka mēs viens otram gribam palīdzēt ne tikai pagasta vai novada teritorijas ietvaros, bet mēs gribam visas Latgales, visas Latvijas teritorijas ietvaros palīdzēt. Un mēs arī apzināmies savu spēku un vērtību, jo tas pamats pašvaldībai un valstī ir cilvēks. Un uzsākot šo cīņas ceļu, meklējot arī informāciju, janvārī liekot kopā kārtējo dokumentu, es arī cīnoties, meklējot, jo informācijas sākumā bija ļoti maza, satikos arī ar biedrību Drosme darīt. Un tā ir biedrība, kas atbalsta un palīdz mums kopienai. Un vienmēr tomēr es paturu prātā to, ka svarīgākais un galvenais darītājs mūsu jebkurā novadā mēs esam paši, pamatiedzīvotāji, un mums pašiem tas ir jādara, jo vislabāk zinām konkrēto situāciju. Bet biedrība ļoti palīdz ar padomu, skatu no malas, ar gudrām lietām, idejām un iedrošināšanu cīnīties un aizstāvēt savas tiesības, savas vērtības un zemi, cilvēkus un dabu. Tas ir tāds papildus spēks, kuram mēs arī esam pievienojušies kā kopiena, un tad saprotam, ka šo cīņu mēs jau darām ne tikai sava viena potenciālā vēja fermas ietvaros, vai pagasta, vai novada, vai reģiona, bet patiesībā mēs aizējam visi kopā jau reģionālā valstiskā līmenī. Un šādas kopienas tiešām arvien vairāk apvienojas, paliek vairāk cilvēku, ar kuriem es komunicēju. Es ar ikvienu dalos pieredzē un audzēju arī savu cīņas sparu par pašnoteikšanās tiesībām, un esmu vienmēr atvērta, un ja kaut kādā veidā varu palīdzēt, es vienmēr arī palīdzu. Līdz ar to jūs ik viens, kuram rūp, kuram ir interese par to, var vērsties pie Drosmes darīt. Mēs esam kodols, liels un spēcīgs cilvēks, ko es neesmu viena, tur ir daudz un dažādi, un mēs vienmēr palīdzēsim. Protams, vienmēr paturiet prātā, ka katrā vietā jums ir jābūt pašiem cīnītājiem.
Kā es jau teicu sākumā, nav šī laimes lāča, kurš atnāks pie jums un visu izdarīs jūsu vietā. Mums tas ir jāsaprot. Varbūt tāpēc ar Latviju ir šī smagā ekonomiskā, sociāla-ekonomiskā situācijā, ka mēs esam to aizmirsuši, ka katrs no mums, katra cilvēka ir atkarīgs. Kā būs mums tālāk dzīvot, kā būs dzīvot mūsu bērniem un mazbērniem. Kopienās nav vecuma ierobežojumu un arī nav jādomā, ka vienmēr var tik tiešām kāds cits to izdarīt. Kopiena zina, ka ir tiesīgas noteikt, kā būs tur, kur viņi dzīvo. To neaizmirstiet. Vesi, šies vēja fermas, patiesībā ir ienācēji. Un ienācēji mūsu māju pagalmos, mūsu teritorijās, tur, kur mēs esam pamatiedzīvotāji. Patiesībā tiem būtu jārespektē pamatiedzīvotāji, kas tur dzīvo, un jāsaprot, ka tieši cilvēks tur ir saimnieks. Un ves attīstītājiem būtu jāprasa, vai jūs vēlaties, lai mēs šeit esam? Un ja cilvēki pasaka nē, tad arī cieņpilni ir jāiet projām. Jo nevis kā šobrīd, ļoti daudzos piedaloties šos te vēja fermu informatīvos sanāksmēs, viņi nievājoši pasaka, ka mēs darīsim to, ko likums ļauj. Viņi ir arī aizmirsuši to, kas tad ir saimnieks šajās zemēs. Par to arī ir šis mans stāsts, par to cilvēku pašnoteikšanās un tiesībām, par to, ka pamatiedzīvotāji ir jārespektē un jāciena. Un es domāju, ka varbūt tieši šis te lieta it kā negatīvā, viņa var pāraukt ļoti pozitīvā gultnē, ja mēs kā kopienas, kā cilvēki, kopienai nav skaita. Tā var būt arī neliela vai ļoti liela, bet ja mēs viens ar otru sākam cienīt viens otru un sadarboties un palīdzēt un apvienojamies kopā, tad mēs varam arī atjaunot un stiprināt mūsu valsti, jo tieši mums pamatiedzīvotājiem rūp, kas šeit notiks tālāk. Ne jau vēja fermu bīdītājiem un cēlējiem, kas lielākoties ir ārvalstu investori. Viņiem tas neinteresē. Ļoti žēl, ka valsts un valdība to ir aizmirsusi. Bet es ļoti ceru, ka mēs kā biedrība, kā kopienas, viņiem liksim padomāt par šo te un saprast un tomēr atgriezties pie pamatiem, ka cilvēks ir tas vērtība un viņa veido valsti. Paldies! Piesako mums sociālajos tīklos un pievienojas biedrībai Drosme darīt. Aizsargāsim Latvijas dabu un sabiedrību kopā!